Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 98. gada dienu, Daugavpils novads suminājis arī savus izcilākos novadniekus. Šie cilvēki vērtējami visā Daugavpils novadā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. Tas ir ļoti liela, milzīgā darba enerģija, jo viņi strādā tiešām vairāk kā vajag, un tikai tad var sasniegt, protams, ļoti labu rezultātu. 21 iedzīvotājs apbalvots ar atzinības rakstu, savukārt augstākajā titulā gada cilvēks izceltas pa 4 nominācijas – izglītība, pašvaldības darbs, lauksaimniecība un uzņēmējdarbība. Esmu ļoti saviļņota un ļoti gandarīta par to, ka mani apbalvoja, ka mani ieraudzīja, ka atzina manu darbu par vērtību un atbilstošu šim augstajam titulam. Katrs apbalvojums, katrs pagodinājums liek vēl labāk strādāt, vēl vairāk likt, varbūt strādāt savu cilvēku labā. Tas laikam jau ielikts no vecākiem un iemācīts jau no bērnības. Ja dari, tad dari no sirds, dari ar mīlestību un izdari līdz galam. Ja? Šis tituls, protams, ka uzliek tādu vēl lielāku atbildību uz to, ko es daru, bet katrā ziņā es to vienmēr esmu tādu principu savā darbā pieturējusi. Izvirzot nominantus, tika vērtēts viņu ieguldījums novada izaugsmē pēdējā gada laikā. Šobrīd Daugavpils novadā tiek īstenoti vairāk Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kas padara to pievilcīgāku gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan arī paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti.